Neskatoties uz to, ka pagājušais gads bija diezgan sauss un attiecīgi daudzas kultūras, īpaši kukurūzu, vajadzēja žāvēt mazāk, vairāk, protams, bija soja. Bet daudzas saimniecības jau domā par to, kas būs šogad. Kāpēc domā? Tāpēc, ka pēc vairākiem sausuma gadiem parasti nāk pārmērīgi mitrs gads. Un ja tagad nepadomāt par to, ko darīt tālāk, tad jūs paši saprotat, var būt problēmas. Atnāks sezona un visa kukurūza būs mitra, soja būs mitra, un ko darīt tālāk? Pārdot uzreiz, pārdot no mašīnām, pārdot tieši no lauka, bet tas attiecīgi ir daudz neizdevīgāk nekā izžāvēt un pārdot vēlāk, kad cena pieaugs. Šobrīd esmu saimniecībā, kas nodarbojas arī ar pakalpojumiem, tostarp dažādu kultūru – sojas, kukurūzas, rapša un kviešu žāvēšanas pakalpojumiem. Apmēram pirms 2 gadiem viņi šķeldus un zāģu skaidu katlu vietā uzstādīja granulu katlu, Ukrainā ražotu agrovormu katlu. Es jums to jau vairāk kārt esmu rādījis, un vēlreiz pārliecinos, ka tas ir diezgan kvalitatīvs Ukrainas ražotājs, jo šī saimniecība vienkārši atvieglot uzelpoja. Agrāk viņiem vajadzēja 4 cilvēkus, lai uzraudzītu žāvēšanas procesu. Tagad pietiek ar 1 cilvēku, kurš uzrauga gan kalti, gan katlu. Jā, var teikt, ka tas ir mūsu vecais katls. Tas ir pats katls, vecais. Tas bija kā dzirksteļu slāpētājs, un tur vēl bija kaut kādas gāzes. No šīs puses pienāca 2 šneki. Šeit vēl stāvēja liels bunkurs, kurā tika bērtas šķeldas. Bet aiz tā vēl stāvēja ļoti liela kaste, tas jau bija pats siltummainis. Starp citu, šie ir ķieģeļi no tā paša katla, kurus mēs pārlikām. Tas nostrādāja pie mums 2 sezonas, un mēs to pārbūvējām. Un pašam katlam arī mainījām detaļas, jo tas šeit sāka drupt. Šajā daļā ķieģeļi sāka birt ārā. Tātad tas bija apmūrēts, vai ne? Jā, un arī tagad, ja atverat, to var redzēt. Tur viss plūst. Tā bija mūsu problēma. Tā bija ļoti nopietna problēma. Lai gan atkal, jeb cilvēki, kuriem tas kaut kā darbojas. Es godīgi nezinu. Redzat, kāda kurtuve? Aha, jā. Un tas viss tika ielādēts manuāli? Nu, ja malka, tad manuāli. Ja šķelda, tad to padeva ar šnekiem. Tā tika stumta iekšā caur padeves sistēmu. Aha, un te vēl stāv ventilators? Nē, tas ir ventilators. Mēs to vienkārši šeit nolikām. Šis ventilators stāvēja te, tas arī pūta gaisu. Un šīs restes. Godīgi sakot, sākumā mēs pirkām čuguna restes, bet vēlāk sākām paši metināt no armatūras. 2 sezonu laikā es tikai šo režģu metālam iztērēju apmēram no 3900 eiro līdz 5900 eiro. Oho, tas viss pilnībā sadega? Es jau saku, tā bija katastrofa. Tā bija tāda problēma, ka tie vienkārši tur kusa un viss. Jā, bet vai temperatūra šeit tika kaut kā kontrolēta? Temperatūra tika kontrolēta, bet ļoti grūti. Viņš temperatūru uzdzina, bet ilgi noturēt to nevarēja. Tāpēc, ka tur viss piedega. Tur piedega, režģis kusa, tas nokrita, no apakšas vairs nepūta gaisu, tur ķieģelis nokrita, te jau visur parādījās izplūdes vietas. Tur ir ventilācija, no kurienes pūš gaiss. Kaut kur ķieģeļi deformējās, temperatūra kļuva lielāka, un tur viss sāka kust. Mums šajā katlā bija tas, ko mēs saucām par domnas krāsni. Es nezinu, cik 1000 grādu tur bija temperatūra, bet izejā bija tikai 105. Un tur bija tā, ja atver šīs durvis, ja tās bija malkas, tad malku vajadzēja mest no tāda attāluma, jo tuvāk pieiet vienkārši nebija iespējams. Tas bija neiespējami. Jā, visādas konstrukcijas ir redzētas, un daudz cilvēku tās mūrē un uzstāda. Jā, uzstāda, bet pateikšu tā, pie šāda varianta es noteikti vairs neatgrieztos. Jums ir tikai pārstrāde vai arī sava zeme? Nē, zemes nav. Es nodarbojos ar sojas pārstrādi, kā arī sniedzu kukurūzas un jebkuru graudaugu žāvēšanas pakalpojumus. Kalte to ļauj. Un kalte pie jums darbojas jau sen? Ar šo katlu 2. sezonu. Bet sākumā uz kā tā strādāja? Sākumā tā bija uz šķeldas. Malka, šķelda, un tā bija katastrofa. Tā bija problēma, jo bija pastāvīgas grūtības ar temperatūras uzturēšanu un nepārtrauktu aizdegšanos. Pat aizdegās? Jā, graudi aizdegās, un nevienu reizi vien. Kad pazuda elektrība un radās pretvilkme, viss atgriezās bunkurā. Tātad problēmu pietika. Pēc tam vienkārši izgriezām veco katlu, kas strādāja uz šķeldas, un uzstādījām šo katlu. Šajā gadījumā mēs strādājam ar priežu koksnes granulām, un principā 2 gadu laikā mums ar to nav bijis pilnīgi nekāda problēma. Kāpēc tieši priežu granulas? Tāpēc, ka, kā norāda ražotājs, tas ir vislabākais darbības režīms šim katlam.
Kā ir ar izmaksām salīdzinājumā ar šķeldu? Sanāk lētāk. Ar šķeldu mūsu kaltes pašizmaksa kopā ar elektroenerģiju un visiem pārējiem izdevumiem bija aptuveni no 1,35 eiro līdz 1,45 eiro par tonprocentu. Ar granulām kopā ar visiem izdevumiem sanāk aptuveni no 0,98 eiro līdz 1,03 eiro par tonprocentu. Tā ir tonprocenta izmaksu cena. Vai nedomājāt uzstādīt šķidrā kurināmā vai gāzes sistēmu? Nē, nedomājām. Es pat neredzu tam nekādu jēgu. Tas būtu dārgāk? Tas viennozīmīgi būtu dārgāk, bet šis katls strādā. Man iepriekš bija kalte tur blakus teritorijā, kas strādāja uz gāzes, un šis katls strādā tieši tāpat kā gāzes katls. Tas bez problēmām uztur temperatūru, un pie tā nav nepārtraukti jāskatās. Mēs to palaižam, un tas vienkārši strādā 3 diennaktis bez apstājas. Apstājamies tikai, lai paskatītos, vai viss ir kārtībā. Un viss, palaižam atkal. Daudziem lauksaimniekiem ir bažas, ka granulu vai malkas katli nespēj noturēt stabilu temperatūru. Es varu ar 100% pārliecību pateikt, ka tieši šis katls uztur temperatūru tāpat kā gāzes katls. Nekāda problēma vispār nav. Ko jūs žāvējāt? Žāvējām visu. Galvenais produkts mums tomēr ir soja, jo mēs nodarbojamies ar sojas pārstrādi. Galvenais produkts ir soja, pēc tam nāk kukurūza. Ja skatāmies pēc daudzuma, tad nedaudz žāvējām rapsi, nedaudz saules puķis, ko vēl mēs žāvējām. Arī kviešus žāvējām. Ja ņem kopumā šos 2 gadus ar šo katlu, tad sanāk, ka kalti katrā sezonā izžāvēja apmēram 9000 tonu. Katru gadu aptuveni tik daudz. Un cik daudz granulu katls patērēja sezonas laikā? Es jums tagad precīzi nepateikšu, vienkārši neatceros. Kā jūs iepērkat granulas? Es iepērku granulas. Man noliktavā vēl ir apmēram 200 tonnas. Vai varam paskatīties, kādas tās ir? Jā, protams. Es tās iepērku jau vasaras sākumā. Un pēc tam vienkārši, te var būt nedaudz netīrs, jo notiek remonts, bet mēs pērkam A1 klases granulas. Mēs pērkam labas granulas. Lūk, granulas lūdzu. Aha. Granulu kvalitāte ir ļoti augsta, ļoti laba. Tas viss ir granulas? Jā, tas viss ir granulas. Mēs rēķinājāmies, ka šogad būs vairāk kukurūzas, bet kukurūzas nebija daudz, jo tā no lauka nāca jau sausa. Protams, bet soju mēs vienalga žāvējam visu gadu, pastāvīgi piežāvējam. Un šajā gadījumā arī tagad kalte darbojas, arī tagad tā strādā. Par kādu cenu jūs iepērkat granulas? Es tās pirku jūlija sākumā vai beigās par aptuveni 122 eiro ar PVN. Kalte ir mūsu vietējā ražotāja produkts. To izgatavoja mūsu pilsētā, bet tā ir angļu tipa horizontālā kalte. Tātad pati kalte palika tā pati, mēs tikai nomainījām katlu. Es vienkārši skatos. Šādu kalti es vēl nebiju redzējis. Jā, tā pilnībā atrodas zem nojumes. Ar šo katlu mēs kukurūzu ar mitrumu no 24 līdz 25% līdz bāzes līmenim izžāvējam apmēram 240 tonnas diennaktī. Un katls tiek galā bez problēmām. Pie -5 vai -7 grādiem nekādu problēmu nav. Bet kā ir ar piesārņojumu? Soja taču ir tāda kultūra, ka visi baidās, ka tā tiks piesārņota ar gāzēm vai kvēpiem. Jūs domājat katlu? Katlu? Jā. Pašus graudus? Graudus, graudus, graudus. Smakas nav vispār. Pilnīgi jebkura laboratorija to apstiprinās. Ne kukurūzai, ne sojai nav nekādas smakas. Un kāpēc tā? Nezinu. Tas jau ir paša katla risinājums. Tas ir ražotāja nopelns. Kur jūs atradāt šādus katlus? Internetā. Jūs speciāli meklējāt? Jā, es mērķiecīgi meklēju savu katla nomaiņu. Atradu, iepatikās, noskatījos dažus video, pēc tam sazvanījos ar Volodimīru šajā gadījumā, parunājāmies, viņi atbrauca pie mums, apspriedām visu, vienojāmies un es nolēmu uzstādīt. Uzstādījām un palaidām darbā. Cik ātri tas atmaksājas? Tā nav lēta lieta. Ja viss ir atkarīgs no jūsu jaudām, tas var atmaksāties pat vienas sezonas laikā. Tas ir atkarīgs no laikapstākļiem un no tā, kāds ir ražas novākšanas periods. Ja kukurūza būs ļoti mitra un jums būs daudz savas zemes vai arī sniegsiet daudz pakalpojumu, tad tas var atmaksāties ļoti ātri. Cik ilgi jums darbojas kalte? Kādā ziņā, cik ilgi? Cik mēnešus gadā? Tā mums strādā visu gadu. Vienkārši kukurūzas un sojas sezonas laikā, ja produkcija ir mitra, tā netiek izslēgta 3 mēnešus pēc kārtas. Bet kopumā visu gadu mēs piežāvējam soju savām ražošanas vajadzībām. Man ražošanai nepieciešams, lai sojas mitrums būtu 8%. Tāpēc es žāvēju soju līdz 8%, nevis līdz standarta līmenim.
Līdz 8? Jā, Vai cilvēki ved pie jums soju tikai piežāvēt un pēc tam paņem to savām vajadzībām? nē, ne tikai. Ir arī tādi gadījumi. Tad es sniedzu pakalpojumus. Otrs variants ir, ka es pats pērku mitru soju un pēc tam to žāvēju sev. Tas ir šajā gadījumā. Ir arī variants, kad cilvēki atbrauc. Viņiem tāpat vajag izžāvēt, uzglabāt, bet pēc tam viņi man to pārdod. Un viss. Es domāju, ka soju taču izmanto dažādām vajadzībām, gan lopbarībai, gan pārtiks rūpniecībā. Pēc pārstrādes. Pēc pārstrādes. Es nezinu, kā tas ir uzbūvēts. Es zinu tikai to, ka tur viss pilnībā sadeg. Tur nekā nav. Gāzu 0, kvēpu graudos 0 un smakas tur vispār nav. Jo šie graudi tika nodoti daudzas reizes. Tie tika sūtīti gan uz ostām, gan uz elevatoriem, un nereizi neviens nav izteicis nekādas pretenzijas par smaku. Šodien katls jau strādā otro diennakti. Neviens to nav izslēdzis. Paša katla slodze ir 63%, un tas vienkārši visu stabili uztur. Jauda 63%. Jā, šobrīd tas darbojas. Protams, puiši šeit pat vairāk saprot, tie, kuri konkrēti ar to strādā. Bet kopumā mums nācās nedaudz izjaukt jumtu, jo mums šeit ir arī otrs katls. Bet šajā sezonā mēs to vienalga noseksim. Tātad tas arī stāvēs zem nojumes. Jā, tas stāvēs. Mums vienkārši jāpaceļ jumts. Iepriekš šeit bija zemāks katls. Mums vienkārši jāizveido noteikta konstrukcija un viss. Kā ir ar uzpildes ērtumu? Pilnīgi nekāda problēma. Jums iepriekš bija katls uz šķeldas. Kāda ir atšķirība uzpildē? Ļoti liela atšķirība. Šķeldu mēs nepārtraukti metām ar kausu. To vajadzēja pievest. Bunkurs bija, bet vienalga visu laiku vajadzēja papildināt. Šeit mēs iemetam pāris lielmaisu, 3 lielmaisu šajā gadījumā, un ar to pietiek visai diennaktī. Mēs tam vispār nepieskaramies. Un tas pats kontrolē, cik tam vajag? Pilnīgi visu dara pats. Kāds ir uzdevums? Tikai skatīties, lai granulas nebeigtos. Pat ja tās beidzas, nekādu problēmu nav. To var palaist no jauna, un tas ļoti ātri sasniedz darba režīmu. Un mūsdienu apstākļos, kad pazūd elektrība, es vēlreiz atkārtošu. Šeit, ja pazūd elektrība, problēmu nav vispār. Agrāk tā mums bija katastrofa. Kāpēc? Tāpēc, ka ventilatori uzreiz pārstāja griezties, parādījās uzliesmojumi, radās pretvilkme, un bunkurs, kur bija šķelda, uzreiz aizdegās. Tur burtiski pietika ar 20 sekundēm, lai viss aizdegtos. Šeit tā nav. Tur viss ir skaidrs, tur nav ko vadīt. Uzstādi parametrus, uzstādi temperatūru, palaid, un tas sāk strādāt. Tur vispār nav jāiejaucas. Godīgi sakot, no visa, ko esmu redzējis tirgū, ko esmu redzējis pie draugiem un paziņām, labāku katlu par šo es neesmu redzējis. Bet cilvēkiem, kuri jums zvanīs, vai jau ir zvanījuši, vai jūs ieteiktu šo katlu? 100%. Un man jau ir zvanījuši. Es cilvēkiem teicu, brauciet, skatieties, lūdzu nekādu problēmu. 100%. Es saku, otrais darba gads būtībā drīz sāksies jau 3. sezona. Es nezinu nekādas problēmas. Nav bijusi neviena, paldies Dievam, neviena nav bijusi. Vai tas kaut kā jāapkop, jāpārmūrē? Nekas nav jāpārmūrē. Tur vienkārši nedaudz sakrājās pelni un pelnu atliekas, bet to ir ļoti maz. Tikai nedaudz jāiztīra un viegli jāizslauka. Cik bieži tas jādara? Mēs to darām apmēram pelnus droši vien reizi 4 dienās. Bet kāda tā apstāšanās? Tikai uz no 10 līdz 15 minūtēm. No 10 līdz 15 minūtes. Tur vispār nav nekāda problēma. Turklāt, ja katls pēkšņi apstājās, ir izveidota automātika. Magnētiskais vārsts atver lūku un degviela pārstāja tur nonākt. Tas nodziest. Un šeit nekas neaizdegās. To var uzstādīt pie jebkuras kaltes. Un tas arī neaizņem daudz vietas. Tas vispār neaizņem vietu. Mums iepriekš bija katls, un tas aizņēma visu šo platību. Visu šo, kas te bija? Jā. Faktiski tas aizņēma visu šo teritoriju. Cik bieži to vajadzēja apkalpot? To veco katlu 1 vai 2 reizes diennaktī, dažreiz pat 3 vai 4. Ja mēs ar to nostrādājām 2 diennaktis un nekas nenotika, tas jau bija ļoti labi. Un es skatos uz pamatu. Tam arī nav nepieciešams īpašs pamats. Nē, nav vajadzīgs. Te vienkārši ir ielieta grīda. Tas vienkārši stāv šeit. Cik tur? Kādi 10 centimetri betona. Nav nekāda vibrācija, vispār nekā. Bet uz kādu jaudu ir paredzēta šī graudu kalte? Es jums pat nepateikšu. Tas ir atkarīgs no tā, ko jūs žāvējat un ar kādu mitrumu produkts tiek piegādāts. Ar šo katlu mēs pie kukurūzas ar 25% mitrumu paspējam izžāvēt no 240 līdz 250 tonnas. Es esmu redzējis šādus katlus, pat 3 gabaliem uz elevatoriem stāvēja. Es ticu, šādus katlus? Jā.
Es skatos, tur viena gaisa caurule iet, tātad pielāgot pie jebkuras kaltes nav problēma. To var pielāgot jebkurai kaltei. Izņem savu gāzes degli vai jebkuru citu degli, vienkārši pieslēdz un viss. Elektrība tam arī ir vajadzīga. Šai kaltai arī vajag elektrību. Šeit, manuprāt, patēriņš ir apmēram 2,5 kW, un te nav nekādu sarežģījumu. Cik ilgam laikam jums pietiek ar vienu bunkuru? Man šķiet, ka mums tas ir pilns, un mēs, manuprāt, pat neesam to vēl papildinājuši. Šķiet, ka mums diennaktī aiziet 3 lielmaisi. Būtu labi pajautāt darbiniekiem, es precīzi neatceros. Ar Manitou jūs ielādējat? Jā, ar Manitou paceļam, izbērt lielmaisu, nekāda problēma. Vāks paceļās, tas ir diezgan viegli, viens cilvēks var pacelt un viss. Man arī bija dīzeļa kalte, mobilā. Tā joprojām tur ir. Man ir vēl viena teritorija. Tā vienkārši stāv un vairs nestrādā. Mēs to no dīzeļa noņēmām, jo dīzeļa degviela vienkārši pazuda milzīgos apjomos. Tur mums arī uztaisīja katlu. Starp citu, tur ir vēl viens katls, bet tas ir ļoti vecs. To mums taisīja cilvēki no Vinnicas. Tas katls darbojās uz agroatkritumiem, bet arī tas nebija īsti risinājums. Tātad pēc principa līdzīgs. Nevar teikt, ka tas būtu līdzīgs. Tie vienalga ir atšķirīgi. Skatieties, man vispār bija 3 teritorijas, un uz 3 teritorijām bija 3 kaltes. Šī bija viena no tām un pati jaudīgākā, bet tur bija vēl 2 mazākas. Viena no tām bija paredzēta tikai sojai ražošanas vajadzībām. Pēc tam, kad mēs uzstādījām šo katlu, tās 2 kaltes es likvidēju. Viena vēl stāv, vēl neesmu to demontējis, bet tos katlus vienkārši izgriezu ārā. Tagad man darbojās tikai viens. Tās bija mazas, tās izžāvēja apmēram 60 tonnas dienā, bet godīgi sakot, tas nebija pietiekami ražošanai. Tagad mēs tās vairs vispār neizmantojam. Vienu es pilnībā demontēju, bet otru šogad vēl izvedīšu metāla lūžņos. Un viss. Kāpēc jūs tās apturējāt? Tāpēc, ka eksploatācija bija pārāk dārga? Varbūt eksploatācija nemaz nebija tik dārga, jo agroatkritumi mums bija paši. Bet jautājums ir par lietošanas ērtumu. Šeit mēs to palaižam, un neviens pie tā nestāv. Tas vienkārši strādā. Tur vajadzēja nepārtrauktu uzraudzību. Pastāvīgi vajadzēja cilvēkus. Ja saskaita, ka pie tām kaltēm vajadzēja pa 2 cilvēkiem, bet šeit faktiski nevajag nevienu. Šeit viens cilvēks uzrauga pilnīgi visu. Tāpēc sanāk, ka šis variants ir lētāks. Darbs, es atkārtoju vēlreiz, ir ideāls. Es pat zvanīju Volodimiram, jo man ir vēl ferma, un tur man visu gadu vajadzīga apkure ar plus 30 grādu pēc Celsija telpās. Es lūdzu uztaisīt katlu pēc jūsu tehnoloģijas, bet uz ūdens sistēmas, lai tas sildītu ūdeni. Teicu, nevajag superjaudīgu, bet uztaisiet man. Man ir 2000 kvadrātmetru telpas, kuras es apsildu, un visu gadu tur jābūt plus 30 grādiem pēc Celsija. Bet vai nevar vienkārši tur pūst karsto gaisu? Nē, tur ir dzīva kultūra. Tā nedrīkst. Tas nav vajadzīgs.